Mīļie draugi, mēs atrodamies Vecrīgā, ļoti brīnišķīgs laiks ir, ja? Un mēs vēlamies, lai cilvēki vairāk uzzinātu pa Dievu, pa Jēzus Kristu, jo patieso laimi dod tikai Dievs. Dievs atbrīvo no lastiem, no slimībām, no visām problēmām, un kur tā kunga gars, tur ir brīvība, jā. Jā, šajā ziņā es tiešām piekrītu Daniēlam teiktajam, jo patieso laimi dod tikai pats Dievs, kungs Jēzus Kristus. Un šai sakarā es gribētu nolasīt no svētiem rakstiem, no Bībeles kādu raksturvietu. Un tas ir Bībelē. Es tādu lasīšu Bībeli. Un ieklausieties, tas ir Pāvila vēstule korintiešiem 6. nodaļa no 9. panta. Ja tev mājās ir Bībele, tu pats vari atšķirt vaļā jauno derību, 1. korintiešiem un 6. nodaļu no 9. panta. Un te ir rakstīts tā. Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos dievvalsti ir nepilties ne netikļi, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne kārumnieki, ne vīriešu apganītāji, tie homoseksuālisti, jā, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos dievvalstību. Tādi neiemantos. Un kāpēc? Tāpēc, ka Bībele rakstīts, ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Jā, tik tiešām Dievvārds tā ir garīgā barība, laicīgās lietas atnāk un aiziet, bet Dievvārds ir mūžīgs, jā. Un grib pateikt to, ka Jēzus Kristus ir dzīvs, un Jēzus tevi ļoti mīl, un atceries, ka par katru vārdu tev būs jābild Dievu priekšā, un par katru rīcību, kādu dienu. Patieso laimi tikai Dievs var iedot. Jēzus Kristus vārdā. Un visi cilvēki, kas ir nākuši pie Dieva, tie ir svētīti gan Halleluja. garīgā ziņā. Un ko es jums vēl varētu teikt, kad... Jā, Ēriks, turpina. Jā, gribētu, kā man saka, lai es turpinu. Bībelē rakstīts, ka Kristus vārds, lai bagātīgi jūsu vidū dziedā Dievam salmus, himnas un garīgs iedvesmotas dziesmas. Un man ir sirdī viena dziesma nodziedāt, jā. Jūs varat ar mani kopā dziedāt. Un Dieva vārdi ir tādi. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dielūdzēji tev pielūgs garā un patiesībā, jo tās tāds smekli, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir garš, kas viņu pielūdz, tev to būs pielūg garā un patiesībā, jo tās tāds smekli, kas viņu tā pielūdz. Alleluja! Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Bez sekunde nāk un ir jau klāt, kad īstie dielūdzēji tev pielūgs garā un patiesībā, jo tēvs tāds smekli, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir garš, kas viņu pielūdz, tev to būs pielūg garā un patiesībā, jo tēvs tāds smekli, kas viņu tā pielūdz un kopā. Alleluja! Jāmen! Nu, paldies par uzmanību. Tā ir svētība. Skatieties TV5 un te jūs redzēsiet, kas ir jauns Latvijā, pasaulē un kas ir jauns garīgā ziņā un visās lietās iesim uz augstu, pieaugsim un tad mūsu Dievs svētīs un palīdz. Tas tikai ir sākums.